Sveiki, skatītāji! Novembris Kalabrijā izskatās šādi. Plus 18 grādi, spīd saule, viss ir zaļš. Man patīk Kalabrija. Olīvu koku lauki. Tagad olīvju novākšana noris pilnā sparā. Es arī esmu novācis savu olīvu ražu un iesālīju pirmo partiju. Jāgaida 3 mēneši. Ilgi. Bet tikai pēc 3 mēnešiem varēs secināt, kas ir sanācis vai nav sanācis. Nu, tā šeit izskatās. Jauki, vai ne? Vasarā viss tik zaļš neizskatās. Stiprā saulē viss izdeg. Bet pa ziemu ir skaisti zaļi. Bieži līst lietus. Tāpēc arī viss sazaļo. Tālumā redzam jūru. Šeit ir apelsīnu lauks. Mazi kociņi sastādīti. Tuvākajos gados noteikti būs laba raža. Mēs parasti pērkam vietējos augļus un dārzeņus, jo šeit ir pietiekami liela izvēle. Gandrīz katram saimniekam ir savs olīvu koku dārzs. Visticamāk, olīvus izmanto eļļas iegūšanai, bet varbūt arī ēšanai. Tas jau ir katra saimnieka ieskatā. Paskatieties, cik skaistas lielas ogas. Tā vien prasās mutē. Taču svaigas olīvas nav ēdamas, viņas ir ļoti rūgtas. Viņas ir jāsāla un jāmērcē, un tikai tad ir lietojams uzturā. Skaisti, plaši un zaļi. Nu, tādi pie mums ir lauki. Nedaudz precizēšu par olīvu pagatavošanu. Nav tā, ka vispirms sāla un tad mērcē. Vispirms ir jāmērcē aptuveni līdz mēnesim, un tikai tad var sālīt. Mērcē tāpēc, lai nebūtu rūgtums. Šī ir Lejas ciemata vai Jaunā ciemata galvenā iela. Šeit notiek visa dzīve. Šeit ir bāri, aptiekas, skaistuma kopšanas saloni, autoservisi un pārtikas veikali. Viss, kas nepieciešams dzīvei.